Šogad par sniega trūkumu un augstuma rekordiem sūdzēties nevar. Tāpēc tik bargos laika apstākļos nereti uz veikalu nemaz nevar aiziet, kur nu vēl izbraukt sniega kupenes ar bērna ratiņiem. Tāpēc sociālo tīklu satura veidotāja un Stefānijas māmiņa Jeļena, tāpat kā daudzas no mums, labprāt iepērkas internetā. Internetu veikalos mēs varam sēdēt ļoti bieži. Ja sevišķi tuvojas kaut kādi svētki, tad pirms svētkiem mēs varam pavadīt katru dienu, katru vakaru, piemēram, skatoties, ko mēs gribam, vai tad, kad, piemēram, Stefānija aizmieg, tad mamma jau skatās kaut ko, tas, kas būs domāts tieši Stefānijai uz svētkiem, lai viņa neredz, jo viņa jau parasti visu redz, ko es daru. Un ja viņa redz, ka es kaut ko internetā pētu, viņa parasti pieskrien un skatās ar mani kopā un sāk jau rādīt ar pirkstiņu, ko arī viņa grib, jo viņa saprot, ka tas ir, ka mēs tulītās kaut ko jau pirksim. Biežākie māmiņu pirkumi internetā, protams, ir apģērbs un rotaļlietas, bet Jeļena labprāt iegādājas arī interjera priekšmetus, jo skaista vide viņai ir ļoti būtiska. Ja es, piemēram, gribētu pat 9:00 vakarā tur vai 10:00 aiziet pa veikaliem, es, diemžēl, to nevaru darīt, tāpēc, ka fiziski veikali viņi jau ir cieti, bet internetā es varu kaut vai nakts laikā, no paša rīta, vēl vakarā taisīt iepirkšanos veikalā. Ja tu jau esi noguris, tad, tev ir tikai viena izvēle iet projām no veikala. Un tad šeit es varu kaut ko paskatījos, sataisu pārtraukumu, esmu nogurusi no interneta, nezinu, tur ar Stefāniju paspēlējamies, paēdam, pēc tam domājam, tā, mēs vēl nepasūtījām to un to, atkal slēdzam iekšā datoru, atkal mēs turpinām šo te iepirkšanos pa jaunu, un tā visu dienu kaut vai var iepirkties. Nereti internetā izdevīgāk pasūtīt arī kosmētiku, un to piegādēji tieši uzglabāšanas temperatūra ir ļoti svarīga, lai prece netiktu bojāta. Bieži vien pasūtam arī, man ļoti patīk Victoria's Secret, un no turienes losjoniņus pasūtam arī. Vienīgais, ja mēs pasūtam kaut kādus šķidrumus, tad gan nebūtu forši laikam ārā -grādos, ja tas ir, es nezinu, vai šķidrumi, vai, piemēram, smaržas var sasalt, iespējams, ja tur ir alkohols, tad, viņš tā kā nesasals. Bet, jā, par šķidrumiem bišķiņ tā kā ir bažas, ka varētu tajā paku terminālī, ja viņš atrodas ārā, tad sasalt. Nevienmēr tā sanāk, ka es uzreiz pašā dienā izņemu. Man pat reizēm gadās, ka 5 dienas var nostāvēt. Ja tas nav apģērba gabaliņš, ja tie ir kaut kādi šķidrumi, tad droši vien labāk viņus uzreiz būtu izņemt, ja viņš, es zinu, ka glabājas kaut kur ārā. Vai zināji, ka augstajā laikā interneta pirkumus labāk saņemt citādākā veidā nekā pakomātos, kuri parasti atrodas ārpus telpām? Ir arī piemērotāki risinājumi. Man patīk, godīgi sakot, visvairāk. Man patīk Smartpost, tāpēc, ka viņi bieži vien, pat man negaidot, ar kurjeru atsūta man uz mājām. Es nemaz, piemēram, nezināju, ka sūtīs ar kurjeru. Es it kā pasūtīju caur Smartpostu, un tad zvana, ka, piemēram, tur pāris stundu laikā jums piegādās paku. Un man tāds patīkams pārsteigums ir. Un tad nākamajā reizē es domāju, tā, piegādās man ar kurjeru vai piegādās man tajā terminālī. Ja plānots saņemt preces, kas ir jūtīgākas pret apkārtējo vidi, piemēram, medikamentus, kosmētiku, uztura bagātinātājus, pārtikas produktus, fotopreces, elektroniku vai kontaktlēcas, tad paku termināļi, kas izvietoti tieši iekštelpās veikalos, tirzniecības un biznesa centros, būs drošākā izvēle. Piemēram, Smartpost. Tava paciņa nekad nesasals un nesakusīs. Visi termināļi atrodas iekštelpās. Nav rindas, tu vienmēr esi pirmais.